Veselīgais piens. Piens ir ļoti svarīga ikdienas uztura sastāvdaļa, tāpēc glāze piena būtu jādzer katru dienu. Piens un piena produkti ir veselīgi. Piens satur olbaltumvielas, kalciju, fosforu, magniju un citas veselībai nozīmīgas vielas. Izdzerot glāzi piena, cilvēks saņem līdz pat 30% dienā nepieciešamās kalcija devas. Pienā ir daudzvērtīgu vitamīnu un minerālu vielu, kas mums palīdz augt lielākiem un stiprākiem. Kalcijs un D vitamīns ir ļoti svarīgi, lai mūsu kauli un zobi būtu stipri, bet A vitamīns stiprinās acis un redzi. Kalcijs ir nozīmīgs zobu un kaulu augšanā un to stipruma uzturēšanā. Tas palīdz organismā asins recēšanai un D vitamīna pārstrādē. Stipri un veseli zobi ir ļoti svarīgi. Zobi satver, nokož un sasmalcina ēdienu. Tas nepieciešams, lai tālāk organisms varētu barību sagramot un pārvērst enerģijā, bet lieko, uzkrāt un pārstrādāto izvadīt laukā. Svarīgi dzert pienu un ēst piena produktus katru dienu. Piena produktus uzglabā vēsumā. Ja cilvēkam ir laktozes nepanesamība, pēc piena lietošanas sāp vēders, ir slikta dūša, tad jālieto bezlaktozes piena produkti. Pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatskolās bērni pienu 3 reizes nedēļā var dzert bez maksas. To nodrošina programma Piens un augļi skolai. Apmaksā Latvijas valsts un Eiropas Savienība.